Gada ģimenes sportā. Kārli, atkal tu esi basketbola laukumā. Ārā ir ziema. Man liekas, jebkurā gada laikā Kārli var sastapt basketbola laukumā, vai tur futbola laukumā, vai skrienot, vai ejot. Laikam jau Kārlis mums ir tas lielākais dzīves skolotājs. Kārlis ir Ceriņu ģimenes vecākais dēls. Nav divu domu, 7-gadīgais puika ģimenē ir lielākais sportists, kurš nemitīgā kustībā ir ievilcis arī mammu Madaru, tēti Kristapu un brāli Miķeli. Es tev bloķēju. Nu, kas man jādara? Kas man jādara? Jāpadi man. Es taču nemāku māt! Kārlim ir Aspergera sindroms, kas ir viens no autisma paveidiem. Viņš ar dažādiem sporta veidiem, sevišķi basketbolu, ir kā pārņemts. Un mums ir jātur līdzi. Mēs nevaram savādāk, jo ja mēs būsim tādi, man liekas, ka Kārlis arī būtu kaut kur iestrēdzis. Kārli, kas tev vēl patīk bez basketbola? Vairs neviens. Vairs neviens? Ko tu stāsti? Tētis. Ko tu stāsti? Stirnbukiem piedalāmies daudz, un tagad ziemas periodā ir noskrien ziema serijā sacensība. Pagājušajā gadā Kārim pirmā sezona, tur ir 10 km aplītes, un tad, godīgi nojām visu prātīgi. Aktīvā kustībā ģimene ir katru dienu. Pēc garām darba dienām un dežūrām Ceriņi bieži rīta agrumā no mājām Priekuļos triecas pāri visai Latvijai uz kādām sacensībām. Mēs jau vīri smējāmies, tā kā mēs uzzinājām, ka mēs esam pieteikti 3 zvaigžņu balvai. Ko mēs? Mēs taču esam svētdienas sportisti, mēs taču ko tad mēs jau... Bet, laikam arī tas ir labi. Ceriņu ģimene ir īsts piemērs, ka sports nevienmēr nozīmē rekordus, medaļas. Viņiem tā ir ikdiena, kas stiprina un rada kopības sajūtu. Šīs gads ģimenei ir īpašs, jo Kārlis ar drosmi un lielu neatlaidību ir uzsācis basketbola treniņus. Treniņi 3 reizes nedēļā palīdz ne tikai fiziski attīstīties, bet arī komunicēt ar vienaudžiem. Eju! Jā, mēs iesim, bet Kārli, mums vēl ir laiks. Vai kāds tu nepacietīgs esi? Ai. Jā. Man liekas, ka ja viņš varētu aizmigt ar to savu sporta tērpu, viņš, man liekas, arī aizmigtu, pārvilktu, tikai nomainītu, uzģertu virsū augšā un... Madarai un Kristapam ir vēl viens dēls, 2-gadnieks Miķelis. Arī viņam ļoti interesē bumbas. Šis ir pirmais treniņš, ko mēs skatāmies. Mēs zinot Kārli, kā viņu izsit to visu no līdzsvara, kaut kādi mazākie kaut kādi stimuli, līdz ar to mēs tā kā, nē. Jā, viss, laižam. Lai arī Ceriņi paši sevi sauc par svētdienas sportistiem, viņu deksme, atdeve un izturība ir apskaužama. Jāskolo bērni, Kārlis regulāri jāved uz terapijām, jāstrādā pilnas slodzes darbs. Madarai slimnīcā uzņemšanā diennakts dežūrās, Kristapam klientu apkalpošanā. Bet arī tie paši bērni arī uzlādē. Jā, Bez viņiem būtu garlaicīgi būt, jā. Ar kaķi nepietiks. Katrs jau no viņiem uzlādē savādāk, un Kārlis tajā pašā laikā izsūta to enerģiju, bet viņš arī iedod, aiziet, vēl bišķiņ, saņemamies, vairāk padarām un izdarām to un izdarām šito.